Labvakar, cienījamie hokeja draugi! Redzot Pētera Ostašovu pārliecinošo sniegumu šosezonu hokeja laukumā, daudziem rodās jautājums, ko tad īsti ēd Pēters Ostašovs? Kas ir šīs pārliecinošās spēles pamatā? Vaicāsim kulinārijas guru un pašam Pēterim. Kas ir Pētera Ostašova veiksmes pamats? Varbūt burgers? Varbūt tas ir burkāns, varbūt dalmāciešu piens, bet varbūt viņa veiksmes pamatā ir kas? Nu, to grūti izskaidrot. Mums zemes cilvēkiem tas nav saprotams, jo dievi spēlē un rāda augstāko pilotāžu. Nu, to var vēl izskaidrot vienīgais ar kvasu. Pēteri Ostašov. Zini, ja tu gribi būt spēcīgs, brutāls, uzbrucējs, tad ne alu, ne šnabi, ne vīnu. Tad gulb saslapināt ar šo te, kā viņš sauc, ar šo klasu. Man liekas, ka Pēteram veiksmis šis te, viņš kārtīgs latviets, ja? Es domāju, ka viņam vajadzīgs vairākas lietas. Viens varētu būt tā, ka viņam vajadzīgs kārtīgs vēršanas. Olas, cepts olas ar bekonu, brokastīs. Postmais, kvasu, ja? Un ļoti labs seks no paša rīta. Pēter, tas būtu tavējais veiksmes stāsts man laikās. Pašlaik mēs esam Ogres ledus halles kafejnīcā, un šeit ir pilns ar trofejām. Arī noteikti Pēters ir pielicis savu roku šo trofeju izcīnīšanā. Vaicāsim tagad jaukajām saimniecītēm, kas īsti ir tā Pētera panākuma formula? Kāpēc viņš ir tik rezultatīvs un tik labs hokeja laukumā? Viņš nav izvēlīgs uz ēdieniem, ka viņš nāk pie mums, viņš ēda visu. Paši tādi iecienītākie ēdieni? Nu, pelēkie zirņi, no saldumiem tā ir austiņa. Aliņu jau nedzer, ne? Nu, ļoti retās reizēs. Es dzirdēju, ka kvass viņam tāds iecienītākais dzēris. Jā, ir. Un principā, ja mēs gribam satikt Pēteru Ostašovu, tad kafejnīcā te mēs varam ielūkoties. Diezgan droši, ka viņš te ienāks. Nu, pēc treniņa, jā, varbūt. Un pašai jums arī viņš teiks viens no mīļākiem spēlētājiem Ogres Kurbēdas sastāvā, ja? Jā. Ir kāds Pētera Ostašova izcīnīts kaušs? Nu, palielam, man liekas, viņš ir tā kā piedalījies katrā ziņā, nu, apmazgāšanā katra kausa. Tā arī cīņa ir. Tā ir pat vēl grūtāk. Nu, kausa izcīnīt un neapmazgāt, tas nav kausa, zin kā. Sakiet, lūdzu, kādas ēdienas Pēters ir iecienījis īpaši? Īpaši bērnu ēdienu kartīti. Tas ir labāk tā kā priekš māgas, priekš kuņģīša? Jā, nu, bērniņiem viss tas labākais. Un no manis, priekš tevis, ir tāfele, spēku tāfele. Sasicīsim tos pretiniekus un būsim numurieris. From me to you. Labvakar, cienījamie hokeja draugi. Gribējām uzvaicāt Pēterim Ostašovam. Kas ir viņa panākuma formula? Ko viņš ēd? Kāpēc ir tik labi rezultāti? Es ēdu visu, ko es varu noķert. Ja? Varbūt piena zupas nav mana prioritāte, bet pārstāv visu pilnīgi sākot. Nu, vislabākais, ja mājās tas ir tauraudzīts ar upaizu sīpoliņu. Ja? Ogres šajā ledus hallē man ļoti var pareklamēt, bet patīk pelēkie zirņa speķa kefīriņu. Ja? Nu, ja aizējam ja blakus uz Ogres prestižu, tad jau tur saļamčiku kādu var uzēst, ja? un kotleti kādu. Brokastis ir obligāti un vakarā pusdienas citreiz sanāk, ka darba dēļ nepaspēja laicīgi paēst pusdienas. Prestīžā teica, ka it kā esot iecienīts ēdienas tavs makaroni pirms spēlēm. Tie kā ātri pārstrādājās. Jā, arī šodien es no viena darbiņa skrēju uz spēli, lai justos nebūtu smags, lai justos labi. Protams, ka izvēle krita uz makaroniem ar šiņķi. Varbūt tāpēc arī sanāca tik rezultatīva spēle? Nu, tur jau augšā redz, kā kurš gatavojās spēlēt. Pievērsīsimies interesantākiem dzērieni. Ko teiks par tiem? Nu, rītdienas kafija obligāti, melna, ar, teiksim, maz cukuru, teiksim, rūkta, pat teiktu. Dienas gaitā padzerties ūdens,
Vakarā pēc treniņa kavas, un 3 miega tējas. Kādreiz kādu aliņu retu reizi, pēc uzvarām jau var, ja? Jā, bet tad ir jāprasa atļauj trenerim galvenajam, ja viņš saka, čaļi, jūs godam pastrādājāt, un nākamās 2 dienas nav smagas slodas treniņi, tad arī var tādu mēriņu aliņu taustiņu izlaikt. 0,3 to mazo. Jā, tādu, 3 grādīgo to zviedru. Deserti, saldie ēdieni. Deserts, saldējs ēdienas. Saldējs ēdienas, domāju, tas ir tas aliņš, kad 0,3 atļauj treneris, tas jau ir. Ja ir ļoti ātri jāiet uz ledus, uz treniņu, tad cukuru višku vairāk, lai būtu glukoz, tad austiņu nopērk šeit apēr. Pavārmākslas guru Elmārs Stāvnis teica, ka tavu veiksmes formula varētu būt ola, vēršats un labs seks. Piekrītam? Es domāju, ka cilvēki zina, pa ko runā, un, teiksim, manā visām 3 sastāvdaļām viss mājās ir kārtībā. Pēter, es gribu tā, ka noņemsim Ladisāku Preķaku nost un te ieliksim tevi šajā vietā. Es novēlu jūsu komandai Kurbans uzvaru tikai uz priekšu.